Čau! Visiem! Nu, ko es apakaļ? No pauzes. No riktīgi liels pauzes. Un jā. Snieg. Apskats vitāklips būs. Bet ne par to. Es taisīšu divus vitāklipus kopā. Dēļ atpūtas man sanāca viens vitāklips aizkavēt. Man vienu vitāklipu tika aizkavēts. Un jā, tad es esmu apakaļ. Tad mēs taisīsim daudz vitāklips. Un jā, es nekur neesmu pasūts, es esmu tepat. Pēc ko mēs varētu šodien parunāt? Mēs šodien parunāsim pa skolu. Rona pa skolu. Rona pa skolu mēs parunāsim. Kāpēc pa skolām? Vienīgā lieta, kas man ir nāk prātā. Un jā, es nesaprotu skolniekus. To skolnieks, kas sūdzās paciemē. Un tos skolnieki, kas nesūdzās. Tie skolnieki, kas sūdzās paciemē, tie ir, muļi. Gods vārds, tās atcīmes neko nenozīmē. Jo paskatāties uz kutriem cilvēkiem. Tur Einsteins un vispār. Paskatāties. Cik viņam ir liels tās augstākās acīmes. Viņam pat īpaši augstākās izglītības. Bet viņi ir mainījuši pasauli. Viņi ir mainījuši pasauli, kādu mēs tagad zinām. Un jā, viņi nesūcās ne pācīmē, ne pa kā. Tāpēc, ja kāds cilvēks domā, vai, man tur ir divi, es aiziešu pasūcēties. Nē, tu vienkārši pieķeries vairāk pie tās lietas. Uztaisi, lai tev vismaz būtu 3 vai pat 4. Un jā, jo tu vairāk piekāpsies pie vismaz vienas lietas, jo vairāk tu varēsi saprast daudz lietas. Tikai ne fiziku un ķīmiju. Tas man nepateivās un normālai cilvēki arī nevajag. Jā, kāpēc ir tās acības? Vecajos laikos bija ražošanas uzņēmumi, kura, piemēram, tu nevarēji sūcēties par neko. Tā bija jāierodās īstajā laikā un īstajā brīdī viss tev jāizdara. Tagad cilvēki palikuši reāli sūdzās, vai man tas neizdodas. Tu arī nav tavs vietas jāizdodas. Esi tu pats. Un jā. Tāpēc nesūcies pācīm. Skaties uz sevi. Un jā. Atcerieties, ka skoloties ir viens. Kas mēģina visiem iemācīt vienu. Tas nav iespējams. Tas galīgi nav iespējams. Jo cilvēki ir dažādi un dažāds viņu saprošanas. Citam interesē tas un citam varbūt tas interesē. Tāpēc jā. Nestrītāties pacīmē, jo nav jēgas. Ar to jau es jums gribu pateikt. Esat jūs paši un paldies, ka skatījāties. Atā!